Ir vietas, kur laiks skrien, un ir vietas, kur tas reizēm apstājas. Pāvilosta vienmēr ir bijusi kustībā. Osta, vējš, jūra, kuģi, cilvēki. Šodien Pāvilostas ostā ir klusums, tik kluss, ka var dzirdēt kā ledus aug. Gadu desmitiem šī vieta nav pazinusi mieru. Zvejnieku balsis, motoru rūkoņu, tīkli un vasaras atpūtnieki. Lielie zvejas kuģi noteica ritmu. Tie kustējās pat tad, kad jūra sāka salt. Bet laiki mainās. Lielie kuģi ir pazuduši, osta vairs netiek kustināta. Un pirmo reizi pa ilgiem gadiem jūra ir varējusi izdarīt to, ko tā prot vislabāk – apstāties. Ledus ir pārklājis Pāvilostas ostas akvatoriju. Ne kā sensācija, ne kā brīnums, drīzāk kā atgādinājums. Par to, ka daba vienmēr ir bijusi stiprāka par mums, un ka, ja mēs atkāpjamies, tā klusi ieņem savu vietu atpakaļ. Tēvs un meita uz ledus, kur citreiz peld laivas. Man šī nav tikai slidošana, tā ir diena, kas paliks atmiņā. Ne jau tāpēc, ka jūra aizsala, bet tāpēc, ka mēs bijām kopā. Tāpēc šodien es nesteidzos, skatos, klausos, atceros.